Tā, tad ieraksts ir sācies, jā, silts sveicieni visiem. Šovakar tad mums ir tāda nodarbība atvērtā 5 soļi saldam miegam, kurā tad mēs dosimies izzināt, kā to miegu mums pašiem koriģēt, kā mums tikt ar to galā, kā mums uzlabot savu miegu, kā vieglāk aizmigt, kā naktī saldāk gulēt, kā no rīta možāk piemosties izgulējušiem. Un tā ir vesela tēma, kurā es esmu gājis tiešām iekšā 10 gadus. Un tad dosimies arī, daudz nekavēsimies, padalīšos ar to, ko es tur esmu izzinājis. Tātad es tagad padalīšos ar savu ekrānu, kopīgošu savu ekrānu. Tā, mazliet paraudzīšos arī, kāds man te izskatās. Un tad man būs prezentācija. Tā, redzam, vai ne? Visu redzam. Un es arī ceru, ka es redzu, jo šeit es tā. Lūk, saldā miega kurs. Jā, saldā miega kurs ir tapis, tā izzināšana tapus tiešām jau 10 gadus, bet pats kurs man šobrīd ir kādu gadu. Tā kā grāmatas jau rakstu arī kādu laiku, bet es sapratu, ka ar to ir tā kā jādalās negaidot, kamēr grāmata taps. Tāpēc tapa šāds arī formāts. Un tas, ko mēs šovakar, kāpēc mēs šovakar esam šeit? Esam tāpēc, lai tā virspusē pieskartos, izzinātu, jo tiešām mums ieraksts būs apmēram stundiņa šī mums nodarbība tikšanās, un lai mēs tā palūkotos, pataustītos, mazliet pamēģinātu, jo stundiņā, protams, ka mēs varam tikai izzināt vairāk to. Bet kāpēc vispār stāst par to? Kāpēc šāda tēma aktuāla, jo miega trūkums, tas nav tikai nogurums, kā liekas, varbūt es to no rīta pamostos, es esmu piekus, nogurs, tā kā pie tā mēs pierodam un liekas, ka tas ir normāli. Bet īstenībā tas nav normāli, tā jau ir, ja tā regulāri notiek, tad tā jau ir organisma tāda krīze, kad organismā jau notiek procesi, kuriem nevajadzētu notikt. Un ja tas turpinās ilgāku laiku, tas noved jau pie tādām sekām jau nopietnām. Un es ļoti labi zinu, ja, kā tas ir celties nogurušai, un kad vienīgā doma tiešām ir tāda, kad gribās miegu, kad gribās mieru, kad gribās atpūsties un pagulēt. Un es redzēju arī, paldies par jūsu aizpildītajām anketām, es tiešām redzēju, ka daudziem arī ir šis te, gan kad aizmigt ir grūti, gan kad domas pa galvu šaudās un ir tiešām, praktiski kā to izdarīt, kā aizmigt. Ļoti daudziem, tiešām lielam īpatsvaram bija arī, kad pa nakti mostās augšā, kad nevar aizmigt atkal. Tā kā es jūtu, ka tas tiešām ir aktuāli. Un tāpēc tas mērķis, šīs nodarbības mērķis jau, bet vairāk jau, protams, ka kursa mērķis ir pāriet no tā izdzīvošanas režīmu uz tādu atjaunošanās režīmu, jo miegs, tas ir mums ne tikai, lai izdzīvotu, lai būtu, bet tiešām, lai mēs miegam tā būtība dabiskā, lai mēs atjaunotos, lai mēs sevi pārstartētu pa nakti, un tad, ja mēs to paspējam izdarīt un kvalitatīvi guļam, tad mēs tiešām esam arī no rīta moži un enerģiski. Mana pieredze, mazliet padalīšos tiešām, par to savu pieredzi, varbūt vairāk es jau minēju, kad mans bezmiegs bija gadus 10 atpakaļ, protams, man bija liela darba slodze, bija uzņēmusies liels projekts, visu Latvijas vadīt pa lielām miljonu summām, paralēli es vēl darīju sabiedrisko darbu, mums bija attīstības centrs izveidojies Limbažos, kurš jau 16. gadu darbojās, bet tobrīd bija ļoti, ļoti viss pieprasīt, kad tika palaists un katru dienu tur, un tas prasīja savu laiku, un tad, protams, dzīvē ir vēl kaut kādas lietas, kas notiek, ar kurām tu neproti tikt galā, jo neviens jau skolā mums nav mācījis tikt galā ar savām emocijām, ar kaut kādiem aizvainojumiem, ar sajūtām, ar domām, ar šo te domu virpuli. Mums jau to nemāca skolā, vismaz manā laikā nemācīja. Un tad cilvēks esi vienkārši ar to visu savā tādā gaitā. Jā, es tagad paskatīšos, ielaidīšu, ka viens man klauvējās. Tūlīt, mirklītī. Jā, apstiprināt. Lūk. Jā, un tad turpinot, un šādā te viss sakrājās, daudzais sakrājās, kad vienā brīdī tu saprati, ka tu nevari vairs gulēt,
Tajā brīdī jau tu pat nezini no kā, bet vienkārši ir domas virpulis, ir, ka tu nevari aizmigt, tad tu varbūt iemīns, tad moties augšā, tu nevari pagulēt naktī, un regulāri ir tas tiešām, kad naktis ir neizgulētas, kad vienkārši ir pamosties pārguris un nevar, un kaut kādu laiku tu vari tā, jo kaut kādu laiku cilvēkam vēl ir tas resurss, bet pienāk brīdis ātri vai vēl, ka tie resursi ir izsmelti. Ja organisms nedabū atjaunoties, tad tie resursi ir izsmelti, un manā gadījumā burtiski tas tā arī bija, kad es vienā dienā, es jau jūtu, ka man nav labi, es devos uz kaut kādas vitamīnas, vienīgais, ko es zināju, ko es biju dzirdējis par masu mēdījos, ko stāsta vitamīnus, vajag vitamīnus. Es gāju uz aptieku pēc vitamīniem, un tur aptiekā es arī vienkārši noģību. Un tā sākās mans stāsts ar tādu, sākās mans stāsts, kurš ir, es teiktu, bieži vien mums ir tā, kamēr mēs nenokrītam, man tas bija burtiskā nozīmē, ir dažādi šīs izpausmes, tikmēr jau mēs nemākam īsti izmainīt, jo es ar kaut kādu laiku zināju, kad vajag mainīt, bet kā to izdarīt, vai ne? Tā kā, un tad tajā brīdī, tu, protams, esi spiests mainīt savu dzīvi, meklēt savu risinājumu, un man bija milzīga vegetatīvā distonija ļoti, ļoti smagā formā, tādā, ka, pilnīgi nefunkcionēju, un tad es pamazām sāku to ceļu iet ārā no tā, sāku meklēt, jo tāda lieta kā antidepresanti tā nepalīdz. Manā gadījumā viņa nepalīdzēja, un es arī tagad zinu, viņa drīzāk nomērdē kaut kādas lietas, nevis risina. Un ārsts teica, tā arī ir jādzīvo, tā kā mūsu medicīna tu neko absolūti nespēja darīt, vienīgi, ko iedot antidepresantus, kuri nestrādā. Un tad manā dzīvē ienāca tiešām prakses, pavisam nejauši, man tika uzdāvināts no manas kolēģis, ar ko mēs kādreiz bijām kursos kopā, un es tiku nonācu retrītā. Un tas retrīts tiešām man izdarīja manās 3 dienās ar mani brīnumus, kad es jau varēju staigāt, varēju būt pēc cilvēku jau. Ja ģimene mani aizveda tādu nesakarīgu uz turieni, tad es pēc tam jau biju pēc tāda cilvēka. Un tad es sapratu, ka ir jāizzina tālāk. Es nestāstīšu visu smalkšu, tikai šajā bildē ir mans meistars, pie kura es pēc sākumā es ārzemēs pie meistarītes, tālāk pie meistara nonācu Buhārā, kur es šīs te prakses izzināju vairāk un vairāk un dziļāk. Stihiju prakses ir tās, kas ir pamatā visam, ar ko es sāku, bet tad pa šo laiku man ir piepulcējušies dažādi holistiski instrumenti, skatoties uz miega tēmu no dažādām pusēm, tā kā tāda puzlīte ir salikusies, kad es zinu un jūtu, kas ir darāms tad, ja atkal ir kaut kāds miega disbalans, vai es zinu, kāpēc tas ir, un tad es pieslēdzu dažādus šos te instrumentus, jo, protams, ka dzīve ir dzīve, arī mana dzīve ir strauja, joprojām mums ir uzņēmums, mums ir biedrības nams, attīstības, kur notiek visas mācības, patis vadu, mums ir lauki, ābeļdārs liels, tā kā, un tajā visā kā nepazaudēt sevi un uzturēt enerģijā un arī saldu miegu, ne? Tāpēc tas joprojām mūsdienās, man liekas, ikvienam tas ir izaicinājums. Lūk, tā kā šīs te zināšanas ļoti, ļoti plašas, ne tikai no meistara, bet arī no tādiem veselības jomas, kas ir holistiskā veselība, pieejot caur dabu, caur augiem, caur dabas vielām, skaņa, aromāti, viss uzturs, protams. Tāpēc dosimies tālāk, dosimies tālāk. Tā, kā es tagad varu aizdoties tālāk tuliņās. Tātad, viss svarīgāk, kas ir vissvarīgākā supervara, tā ir tā mūsu vara īstenībā. Tas, ko es apjautu pie meistara, esot, kad jau mani iesvētīja par meistaru, tad meistars redzēja, ka ir jau manī spēja pārvaldīt sevi. Un šī arī tā supervara, ko es gribu šeit teikt, kad miegs nav vienkārši atpūta, tā ir tava ķermeņa un prāta pilnīga atjaunošanās, un tā supervara ir tava spēja to menedžēt, mūsdienīgi sakot, pārvaldīt šo te savu miegu. Kā patiesībā jau visas dzīves jomas pašam sevi pārvaldīt, savu
savu to dziļāko apzināšanos, sevi sajušanu un tad izejot no sevis, tad radīt un darīt. Bet tā ir vairāk tēma, ko mēs retrītā darām. Mēneša beigās būs retrīts, stihija retrīts. Šobrīd vienkārši ieskatoties, jo kas tad patiesībā notiek tavā ķermenī? Kas notiek mūsu ķermenī? Nervu sistēma, tā ir tā mūsu miega vadības pults, vispār mūsu ķermeņa vadības pults. Un mums tā nervu sistēma ir pētot, varbūt es šeit nelietošu pilnīgi tādas zinātniskas, lai arī mēs to visu studējam pie akadēmiķas Olgas Butakovas. Bet šeit pavisam vienkāršiem vārdiem ir viena nervu sistēma, ko sauc par simpātisko. Tā ir tā kā, ja varētu teikt, viņa ir tā kā gāzes pedāls mums, kas mums liek darboties, tad viņai tā būtība ir cīnies vai beidz. Lielākā mērā, tad, kad mums, lai mēs rīkotos, tad šī nervu sistēma to darbina, visu, ko mēs arī dārām, protams, tad to visu šī nervu sistēma darbina. Bet lielākā daļa cilvēku šeit arī iestrēgst, kas ir pārslodzē, kas ir, tādā pārliekā darbībā visu laiku, un netiek līdz tādai atpūtiņai, jo tad ir tā parasimpētiskā nervu sistēma, kas atbild par to, lai tu tā kā atpūties, pārstrādā to visu, ko tu tur esi sadarījis, aktīvs esot, un atjaunojas. Šī te ir tā nervu sistēma, kas ir tā kā bremžu pedāls savukārt, Tātad, un mums vajag gan tā kā gāzi dzīvē uzdot, gan mums vajag arī sevi nobremzēt, apstāties. Ir laiks, ir miera laiks, ir miega laiks, ir atpūtas, atjaunošanās laiks. Tā kā mums ir svarīgi šo te sabalansēt, tieši tā kā tā daba to ir radījusi, tā mums arī svarīgi saskaņā to dzīvot. Un tā galvenā atziņa ir tāda, ka tu nevari aizmigt, ja tava nervu sistēma domā, ka tev draud briesmas, Jo tad, ja tu cīnies un dari un visu laiku domā un ģenerē, tu visu laiku esi tādā pāraktivitātē, tā nervu sistēma ir uzvilkta un ir tā sajūta tāda, ka kaut kas, ka nav labi. Jo, ja tev nedraud briesmas, ja tev nav šis te adrenalīns augšā, tad jau tu esi tādā mierā, vai ne? Tad tu vari tā atslābt un tad tu vari tādā mieriņā sev ļaut atpūsties un arī mierīgi doties gulēt. Jo miegs sākas patiesībā nevis tad, kad mēs ielienam gultā, bet miegs sākas jau no rīta, tad, kad mēs mostamies. Un par šo mēs šovakar nepagūsim parunāt, bet par to mēs runāsim 10 dienas tālāk. Bet kādi tad ir mūsdienu miega tie lielākie izaicinājumi? Pirmāk jau tie ir tie ārējie kairinājumi, kas mums ir, kas senos laikos nebija, bet mūsdienās tādi ir. Zilā gaisma no ekrāniem, ko mēs visu laiku telefonos, trokšņi, kas valda apkārt īpaši pilsētās, laukos, tas vēl ir tā kā rāmi. Neatbilstoša temperatūra bieži vien, kas ir temperatūras režīms, un arī gaisma pārlieku lielā. Katreiz laukos tā nebija. Šobrīd mums ir ļoti, ļoti gaiši pilsētās, kas liekas ir forši, bet miegam tas nemaz nav draudzīgi un forši. Iekšējais nemieris. Otrs tas izaicinājums, kas mums ir mūsu pašu iekšējais. Trauksmēnais prāts, ka visu laiku gribas kaut kur skriet, ir tik daudz impulsi, visu laiku kaut ko rāda, kaut kas zib priekšā. Tas jau nervu sistēmai ir tāds tracinātājs, ka visu laiku mēs telefonā scrollējot, visu laiku mainās saturs, informācija, visu laiku jāpārslēdzās ir nervu sistēmai. Stress, lielais stress, kas no tā rodās, no šī te visa, no tā, kas ir pasaulē notiek, no tā, kas mums tiek iedots šajā publiskajā telpā, patiesībā no visa mums šobrīd ir stress. Un stresa hormons, šis te kortizols, kas rodās stresojot, viņš neļauj vienkārši organismam pārslēgties miera režīmā. Tā ir pilnīga ķīmija atkal, kur tātad stresa ietekmē, šis te stresa hormons, kortizols izstrādājās, viņš mums ir ķermenī, viņš mums ir asinīs, un kamēr viņš mums šeit ir asinīs, mēs arī esam tādi uzvilkti. Un tad ir tiešām tikai tehnikas vai augi mums var palīdzēt arī brīnišķīgi, vai tehnikas, šīs te elpas tehnikas, miera tehnikas, skaņas tehnikas, aromāti, augu ekstrakti,
ir dažādi šie te, kā mēs varam sevi tad nomierināt, ja mēs paši nevaram. Tā kā, ja mēs vienkārši nenomierināmies paši tajā savā ritmā, tad mums noteikti kaut kas ir jāņem no šī te klāsta palīgā, lai sevi iekšēji arī ietekmētu un pamainītu šo stāvokli. Ko tu pazaudēji neizguļoties? Ko mēs pazaudējam tad, ja mēs neizguļamies? Un jūs jau arī rakstījāt, mīļie, anketiņās tiešām, cik daudziem, kad visvairāk bija, ka pietrūkst enerģija. Tiešām otrā dienā ir maz enerģijas, kad ir nogurums, kad ir grūti, arī kad gribas našķoties, kad ir dažādi šie stāvokļi, tātad mentālā skaidrība pirmāk jau, smadzeņu migla, tāda, kad ir grūti fokusēties, kad ir grūti kaut kādas lēmumus pieņemt, kad ir vispār grūti strādāt, darīt, kur vēl tāda augsts koncentrēšanās, kad ir vajadzīga. Tad nav efektivitāte vienkārši mums, emocionālā noturība. Tad mēs esam arī tādi aizkaitināmi, trauksmaini. Tad mēs arī nespējam ar to stresu tikt galā. Jo tad, ja mēs esam tādā iekšējā skaidrībā, mierā, sevī, savā pamatā, tad jau mēs arī spējam sev šo te mieru atgriezt. Tad mēs spējam šo te mieru sevī radīt, pārradīt, atradīt. Bet to arī mēs vairāk mācīsimies tādā lielākā kursiņā. Un, protams, veselības resursi. Protams, ka no tā visa, kā jau es minēju, ar savu piemēru cieši veselība. Pirmāk imunitāte cieši, jo imūnšūnas nespēja šādos stresa apstākļos darīt to savu svētīgo darbu, kas viņām būtu jādara. Tātad var tikt dažādi patogēni iekšā, dažādi slimību ierosinātāji, pie kam novājinās arī mūsu nervu sistēma nefunkcionē kā vajag, bet kas ir nervu sistēma? Tā ir tāda nanotrubiņas mums iekšā, ja varētu teikt, kas caurauž mūsu visu ķermeni. Tāds gaismas trubiņas, mikro. Un par šīm gaismas trubiņām mums enerģija pieplūst, bagātinās, barojās mūsu ķermenis, visas mūsu struktūras, visi mūsu orgāni. Un kas notiek tad, ja mēs esam stresā, ja mums vēl kaut kāda bloka ir, kas no emociju neatlaistām izveidojās, tad mums vienkārši saspazmējās ķermenis un kaut kādi orgāni, kuriem nepiekļuv šī enerģija, sāk arī slimot. Un tātad, tās jau ir hroniskas jau slimības. Un ko tu iegūsti izguļoties? Ko tu iegūsti? Protams, ka tā ir dabiska enerģija. Nav nepieciešama kaut kāda mākslīgas kafija vai stiprās tējas, nekas nav nepieciešams, vienkārši piecelies un jūties vienkārši brīnišķīgi un piemosties ar tādu sajūtu, es gribu darīt jau, es tiešām gribu radīt un jau zinu, ko pat darīt šajā dienā, vai ne? Tā ir brīnišķīga sajūta, tā tiešām ir brīnišķīga sajūta. Pietrūks, un kad tiešām arī pietiek enerģijas darīt to, pietiek enerģijas izdarīt visu, ko gribās izdarīt. Tā kā tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Skaistums, protams, āda atjaunojas, acis kļūst mirdzošas, skatiens svaigs. Tas arī tikai aiz tā, ka mums pietiek enerģijas, ka mēs esam izgulējušies, ka mēs esam atjaunojušies. Un, protams, šis te iekšējais miers, stabilāka nervu sistēma un labāks garstāvoklis. Tā kā mēs paši esam stabilāki, tad mēs arī varam produktīvāk strādāt, mēs varam nomenedžēt, ko mums vajag tādā mieriņā, mēs varam koncentrēties, mēs varam darīt. Tā, un kādi tad ir šie 5 soļi, jo es viņus sadalīju tiešām tādos 5 svarīgākajos soļos, kur tad arī viss zem tā ir iekļauts. Un te mazliet pārskatot tikai tātad vide, gaisma, ritms, vide. Tā ir vide, kādā mēs esam. Tātad svarīgi ne tikai, ka mēs vienkārši kaut kur guļam, bet kāda mums ir tā vide, kādas ir tekstūras, kas mums saskarās ar mūsu ādu, kāda ir šī temperatūra, lai nav pakārsta. Šeit es esmu ierakstījusi to temperatūru, kas mums ir tiešām ideālā, jo siltā mēs atkal nevaram izgulēties. Tātad gaisma. Kā jau minēju, telefons mums ir draudzīgs dienā, bet naktī viņu vajag tiešām novietot projām, lai viņš mums netraucē gulēt. Jo šī zilā gaisma vakarā tā mums ir tā, kas mums traucē aizmigt un izjauc mums šos
šo te miega hormonu izstrādi. Iesim arī vēl tālāk, skatīsimies atsevišķi pa slaidiņam. Ritms, protams, kā mūsu ritms, mūsu rutīna, ja, tas ir ļoti svarīgi mums. Un prakses, ko mēs miera prakses, ko mēs praktizējam, lai savu nervu sistēmu atjaunotu, lai mēs atpūtinātu sevi, lai mēs tā kā izslēgtu to stresu, bet ieslēgtu to savu mieriņu. Un, protams, ka mūsu uzturs, tātad 5 šie te lielie tādi soļi, kuros tad ir iekļauts iekšā tas, kas ir svarīgais. Un mazliet par katru atsevišķi ielūkosimies. Tātad tā sajūtu telpa guļamistabas vidē ir tiešām nevelti, teiksim, ārzemēs, tādās austrumu valstīs saka, guļamistaba ir tā, kur tikai gulēt, ja, kur ir tāda īpaša vide, kuru mēs radām tādu, lai tā mūs tiešām aicina atpūsties. Kad es ieeju tur, tad es zinu, mans ķermenis jau tā kā pārstartējās, jau viņš saprot, tagad būs atpūtiņa. Tur ir dabiski mums šie te audumi, tiešām tekstils, lai ir dabisks, lai tas sniedz tādu nomierinājumu, nevis sintētikas, kas vēl ķermeni uzkarsē. Šī te temperatūra, lai mēs nepārkarstam, tad, ja ir pa siltu, tad atkal šī te vide, mums ir grūti ķermenim bioloģiski šādā te vidē gulēt. Un šeit ir vēl aspekti, kurus es tiešām, lai mēs pagūtu, es tikai pieskaršos mazliet, es visus arī nepieminēšu, jo vairāk mēs iesim katrā šajā tēmā iekšā tiešām 10 dienās, kas mums būs Saldam miegam online kurs, jo tad mēs 2 dienas veltīsim katrai šai tēmai, jūs saprotat, cik tas ir tomēr plašs un aptverošs. Tā kā šobrīd tikai ielūkojamies, lai pirmais saskartos un apjaust, ka, pie šī ir jāpiedomā, jo es kādreiz tam arī nepievērstu tādu uzmanību. Gaisma un tumsa, ļoti, ļoti svarīga tēma. No dabas mums ir iekārtots, kad ir diena un kad ir nakts, un kāpēc tas tā ir, mēs pat neaizdomājamies. Bet ir svarīgi, ka tas ir tieši tāpēc, lai mūsu šis te bioloģiskais pulkstens ietu ritmā ar tumsu, ar gaismu, un lai mēs varētu sevi dienā aktīvi strādāt un naktī tumsā sevi atpūtināt. Un tātad no rīta ir tā, ka uzspīd saulīte, mēs mostamies ar gaismu, saule ir enerģija, mums tiek iedot enerģija mūsu nervu sistēmai, mēs mostamies un dodamies darbos. Vakarā, kad saule riet, ķermenis norimst, mēs dodamies miegā un saldi guļam. Un pie kam tas nav tikai tā kā gaisma tumsa, kaut kā mistiski, ja, bet ir svarīgi tas, ka tad, kad ir gaisma, mums izstrādājās laimes hormons serotonīns. Un tad mēs esam laimīgi, tāpēc dienā tiešām ir jābūt gaišam. Ja pietrūkst gaisma, tad mēs neesam tik laimīgi, tik priecīgi. Un tad savukārt mums nevar īsti izstrādāties melatonīns, miega hormons. Tātad šīs te dienas gaisma un prieks ir ļoti saistīts ar nakts mieru un saldu gulēšanu. Jo melatonīns izstrādājās tikai tumsā. Melatonīns, tā kā serotonīns pāriet melatonīnā, ja tā var vienkāršā valodā teikt. Melatonīns izstrādājās tad, ja mēs ejam laicīgi gulēt, jo laicīgi tas ir 10, vēlākais 11. Ja mēs ejam nakts vidū gulēt, jau šī melatonīna izstrāde ir traucēta, tad, kad mums ir jāguļ, tad, kad ķermenis mums atjaunojas, ja mēs vēl aktīvi darbojamies, skatāmies savos telefonos, datoros, televizorā, tā viss ir zilā gaisma, mūsu ķermenis, mūsu nervu sistēma vienkārši ir, tādā, viņa tiek traumēta, un ķermenis nevar atjaunoties. Ja mēs ejam 1, 2, 3 gulēt, mēs nevaram atjaunoties, jo lielākā atjaunošanās notiek no 10 vakarā līdz 2 naktī. Un tas ir saistīts ar visu mūsu orgānu atjaunošanos. Tad, kad mēs dodamies gulēt, tad mūsu iekšējais apkopējs sāk strādāt un tīra mūs un kārto, un tad mēs varam būt veselībā. Tā vienkārši sakot, ja, tā kā šajā mēs arī vairāk dosimies tiešām kursā un izpētīsim. Bet īsumā sakot, tātad tas, kas ir vajadzīgs, digitālais detoks, šos te stundu pirms miega nolikt nost, un nevis šeit, bet otrā istabā,
ir nepieciešama silta dzeltenā gaisma. Kādreiz mums bija tādas siltas gaismas, tagad pat lampas mums ir, ja, tādas augstas, tā kā šo mēs vairāk skatīsim. Un rīta saules noķeršana ļoti vēlams. Pēc pamošanās tad arī noķert saulīt, tas arī mums dod to serotonīnu, to laimes sajūtiņu. Tā kā, ne tikai istaba, bet dzīvesveids, ja, dzīves stils, mūsu dzīvošana. Trešais solis ir mūsu iekšējais ritms, tā kā es teicu, miegs sākas no rīta. Un šeit būtu ļoti, ļoti svarīgi arī pašam sev tā pieņemt, jo mēs ļoti tādu nevērīgi izturamies pret miegu, vispār arī dažkārt pret savu ķermeni, kamēr mēs neesam saskārušies ar kādām slimībām, neveselībām, ar to, ka nejūtamies vairs labi, ķermenis nefunkcionē labi. Un svarīgi ir pieņemt, ka ķermenis mūsu labākais draugs, tas ir mūsu tuvākais, mūsu templis, un kad miegs mums ir labākais draugs, un būt tādā ritmā vai disciplīnā ir ļoti, ļoti draudzīgi miegam. Un mums ir dabā tādi cirkādie ritmi, kas ir tāds ritms, un saskaņā ar šiem cirkādiem ritmiem, tad, ja mēs dzīvojam, tad mēs arī esam veselībā. Un cirkādie ritmi arī mums ietver šo te gan gulētiešanas, gan celšanās, gan to, kā orgāni darbojas ļoti, ļoti. Tā ir atkal apjomīga informācija, ko mēs skatīsimies kursā, bet ir svarīgi zināt, ka tas ir svarīgi, kad ir dabas ritmi, tāpat kā ir pavasars, vasara, rudens, ziema, tā ir šie te dienas ritmi, gaismas tumsas ritmi, mūsu ķermeņa ritmi, mūsu orgāna ritmi. Katram orgānam ir savs ritms, ja? Tāpēc, kad jūs skatījāties, es skatījos jūsu anketiņās, daudz teica mostās tieši ap 2-3 naktī. Ja? Tad tas ir orgāns, kurš liek par sevi manīt. Ja? Konkrēti šis laiks ir aknas laiks, tā kā, bet to arī mēs skatīsimies tālāk, un tur arī var daudz ko darīt. Tur faktiski visu mēs paši savām rokām varam rokām darbībām, mēs visu varam sakārtot. Tā kā arī šī pieredze man ir ļoti, ļoti bagātīga. Jā, tātad mēs mācamies harmonizēt ķermeņa iekšējos pulksteņus, lai šī te mūsu mošanās būtu tāda dabiska. Es jau pamožos vispār bez pulksteņas, mostos, man nav tāds pulkstens. Un bez tāda modinātāja šoka. Jā. Miera prakses, tas ir viens liels solis arī, kuru tiešām ļoti, ļoti mūsu steidzīgamajā trauksmēnajā dienā dara iekļaut mūsu ikdienā. Tas ir vienkāršas elpošanas prakses, vingrinājumi, kas aktivizē tieši šo te mūsu parasimpātisko nervu sistēmu. Un šodien to mēs arī mazliet paelposim, arī pamēģināsim. Mazliet sevi tādā mieriņā ievedīsim, pajutīsim, kā tas ir. Tie ir aromāti arī, šīs te miera prakses, jo augu aromāti mums arī dod tādu aiteriskā sēļas smadzenēm signālu, kad laiks ir mieram, un tie ir brīnišķīgā lavanda, viena no tām, kas dod šo te tādu miega nomierinājumu. Ir arī, protams, veseli tādi augu kompleksi. Eļiņas ir tās, kuras arī dara skaņa, tiešām dziedinoša skaņa, kas nomierina, kas tajā frekvencē, ieejā, miedziņā, ja, tādā, tā kā tas arī tas, kas mums ļoti, ļoti nodara. Un tas, ko mēs šeit darīsim, mēs varētu arī paši sev mazu mirklīt arī pajust, kā mēs šovakar jūtamies, ar ko mēs esam atnākuši, kāda ir tā sajūtiņa, kā es jūtos. Un ar tām sajūtiņām mēs arī beigās mēs ieiesim tādā praksītē un pajutīsim, ja, kā mēs to varam mazliet arī pamainīt, ja ir kas maināms. Vēl viens lielais solis ir uzturs. Uzturs vispār kopumā, ko mēs ēdam, kā mēs savu ķermeni barojam, kā būtu optimāli, to mēs atkal runāsim kursā. Bet svarīgi ir, jā, tātad visa diena, svarīgi sākot jau no brokstīm, un protams, ko tu savam ķermenim dod pirms nakts, jā, un cik vēlu. Un šeit ir svarīgi vakarā ēst tiešām līdz tiem 6, vēlākais 7, lai vakarā mums nav šie cukura
lūzumu vai kafiju, teiksim, dzert tikai dienas pirmajā pusē, ja viņu vajag, jā, lai nav tā, ka uz nakti mūs arī ietekmē. Ļoti, ļoti svarīgs ir arī, lai uzturā mums ir tiešām arī sabalansēt, ka mums magnīs ir daudz, lai arī teikšu godīgi, magniju mūsdienās mēs nevaram no uzturu tikai uzņemt. Ņemot vērā to lielo stresa daudzumu, tad mums vajag arī papildus organisku dzīvu, tādu, ko organisms var uzņemt, magniju arī uzņemt. Tāpēc, jā, smalkāk atkal to skatīsim, un arī, protams, ka tējiņas, ko mēs varam kā savu vakara rituālu iekļaut, lai mēs varam arī, lai mums arī aug arī tādā veidā mums palīdz, ka tas ir tas svarīgākais par uzturu, bet tur mums būs arī tiešām 2 dienas par uzturu kursā. Un kāpēc mums ar vienu vakaru mums arī var nepietikt šeit, lai mēs varam, jo šobrīd es tikai pārskrienu lai mēs paspējam arī tādā praksītē, un ar vienu vakaru mums nepietiek, jo zināšanas mums nav ieradums, mums vajag papraktizēt un izdarīt kaut ko reāli, jo lai mēs varam pajust. Jo informācija ir tikai kaut kāda 10%, un arī tā mūsdienās ir tik daudz, ka viņi aiziet gar ausīm, un mēs vienkārši aizmirstam nākamajā brīdī. Tieši tādēļ tas lielākais mums 90% ir prakse, kurā mēs dodamies, un kurā tad mēs tiešām tās iemaņas savas veidojam. Un tās 10 dieniņas ir tāds minimums, kurās mēs varam sataustīt, pajust ar atgriezenisko saiti, piedzīvot jau, lai mēs sev reāli iemācāmies priekš sevis kaut ko ikdienai. Un tai nervu sistēmai arī vajag laiku. Ir bieži vien tā, ka mēs pat nepieņemam kaut ko jaunu, vai ne, kad atkarībā, cik kuram ir tā pielāgošanās spēja. Bet tāpēc, lai mēs varētu pieslēgties, pārslēgties, mums vajag mazliet laiku. Un vēl ir arī tā, ka vienam arī ir neviegli. Vienam arī ir neviegli, tāpēc ir jauki, ka mēs esam tādā grupā, ka tas disciplinē, ka tas palīdz pieturēties pie tāda režīma, veidot jau tādu savu režīmu, un kad ir tāda vadība, un kad ir grupa, tad tas ir viegli, un tas ir iedvesmojoši. Tāpēc arī es veidoju šo te kursu kā kursiņu, kurā ir ceļš uz mieru, tāds online kurs, 10 dienas saldam miegam. Un, mīļie, tad šajā kursā mēs šobrīd ir tikai tāda atvērtā nodarbība, bet 15. maijā tad mēs dosimies arī tiešām tādā garākā kursā 10 dienas, kur mēs izzināsim, piedzīvosim, un arī jau, es domāju, būs arī transformācijas, jo tas ir arī alaši tāds svētīgs notikums, kad mēs sākam darīt. Tā kā 10 dienas online kursiņš, un kas tur ir, ar ko mēs tā kā strādāsim, tas fokus un dziļums, protams, būs lielāks. Šeit ir tikai mums tāda parunāšanās, bet katru dienu mums būs praktisks uzdevums mūsu nervu sistēmai. Tātad, lai mēs iemācītos apturēt šo te karuseli, lai mēs iemācītos sevi nomierināt ar elpas, dažādas šīs te tehnikas mums būs, lai mēs iemācītos sevi pārvaldīt, zināt tās tehnikas, mācāt jau viņas pielietot, un dzīvē ieviest. Meditācijas un elpošanas ierakstīņi. Mums būs 2 tikšanās, bet mums būs arī ieraksti, kurus es došu, kurus tad, ar kuriem ir viegli, var sev klausīties, darīt līdzi, un šo te enerģētisko praksu, tās būs enerģētiskās prakses. Šobrīd jau mēs šodien tikai paelposim, bet mums kursā būs tiešām jau enerģētisks tāds, kas ir attīrošs mūsu lauku, mūsu arī fizisko ķermeni tādā, lai mums būtu harmonija no dažādiem aspektiem. Mēs šo te veidosim sev šo te mieriņu iekšējo un arī savu nervu sistēmu mierināsim un labosim, pārstartēsim. Atbalsta grupa, šī te man ir tāda personīgā klātbūtne, kurā var visu pajautāt, kurā var ierakstīt, kurā arī es vedīšu pa šo ceļu, lai mēs izejam visam cauri un maksimāli tik, cik esat jūs gatavi, vai tas, kurš var piedalīties gatavs, tik arī var izzināt un paņemt, sajust un jau pārmainīt sevi, sajust tās labās pārmaiņas. Un tas mērķis ir izveidot to tavu unikālo miega formulu, jo katram tā var būt citādi. Mums dienas ritms ir cits,
Mēs dažādi dzīvojam, dažādos apstākļos, un tā kā katram ir savs. Bet izveidot to savu, tā kā, jo šajā kursā nav tā, ka es kaut ko apsolu, tāpēc, ka mums ir katram savs izejas punkts un sākums, kā mēs jūtamies, kā mēs esam, cik tālu mēs esam ar savu miegu. Tāpēc svarīgākais ir izveidot to savu miega formulu, piedzīvot jau to transformāciju, citam lielāku, citam mazāku, jo ir no pieredzes teikšu, ka citam jau miegs atjaunojās pēc pāris meditācijām, citam šis te laiks ir vajadzīgs lielāks, ja jau organismā jau ir orgānu līmenī kaut kādas izmaiņas sākušās, ja, tad šo te laiku vajag lielāku un šo te atbalstu plašāku. Bet par to visu arī mēs runāsim, un tas viss ir iespējams. Tā, tavs ceļš tātad 10 dienas sādam miegam. Ja gribas tajā doties, tad šodien, rītdien ir sagatavošanā, šī te miera telpas sagatavošana, ieiešana šajā grupiņā, jo tur būs atsevišķa Telegram grupiņa, un Telegram tāpēc, ka tas ir ļoti, ļoti ērti. Tas ir tāpat kā WhatsApps, bet vēl labāk, tāpēc, ka tur ir man jau sagatavotas istabiņas, kur ir miera istabiņa, kur būs ieraksti, kur ir ierakstu, kur ir dažāda vērtīga informācija tieši arī izzināšanai par miegu, kur mums saruna istaba ir, tā kā, un tur šis te saglabājās, tur tā kā var jebkurā laikā ieiet kādā istabiņā, paskatīties, ir ļoti, ļoti tiešām ļoti pārskatām visu un ļoti ērti. Un tātad sākums ir 15. maijā. Pirmie praktiskie soļi, kur būs jau tā informācija, tiks video ielikt, sāksim darīt čatiņā. Un droši vien tie, kas zinat jau no iepriekšējā kursa, no maniem kursiem arī, tad rīts sākās ar ziņu, ar mazu uzdevumu, vakars noslēdzās, pa dienu mums vēl ir, tā kā mēs visu laiku esam tādā plūsmiņā, kopīgā plūsmiņā, kas ir ļoti, ļoti uzturoša, kas visu laiku atgriež pie tā miera, sevi aizved atpakaļ pie sevis, vai vismaz rosina to izdarīt, un tas ir vieglāk, ja kāds to visu laiku pasaka priekšā, un nekā pašam uz to sevi disciplinēt. 18. maijā mums būs tiešsaistes praktiskā nodarbība. Tā kā tāda dziļāka mieriņa un harmonijas radīšana jau ar dziļu tiešām praksi, kurā mēs dosimies, piedzīvosim, izrunāsim. Pēc tam un šī te praksi jums arī, protams, ka paliks praktizēšanai pašiem visas šīs te dienas. Un 25. maijā mēs noslēgsim, tad atkal būs mums tā noslēdzošā tiešsaistes praktiskā nodarbība, un tur arī jautājumi un atbildes. Tā kā šeit arī mēs būsim arī tādā tiešsaistes formātā saziņā. Un mazliet par atsauksmēm, kurš šāds man ir jaunums, bet man ir pieredze, un šīs te atsauksmes ir pieredzes, ko gadu gaitā no manām meditācijām, no manām praksēm, ko esmu vadījusi. Online kursos dažādos jau no 19. 20. gada klātienes meditācijās, un mazliet dažus es vienkārši paņēmu, kur bija atsauksmīts tieši par miegu, jo tas nebija vērsts uz miegu, bet jūs redzat, kad arī, kad miegs jau uzlabojās no tā vien, ja, kad miegs ir tā kā miega uzlabošanās tāds patīkams blakus efekts, ja, un šeit arī, kā Laimiņa rakstīja, pat miega zāles viņa pārtrauc lietot, tā kā tas notiek. Tā kā, jā, mazliet, vēl ir arī atsauksmītas. Šis ir konkrēti arī no online kursa, kur bija, tā kā tie ieguvumi mums ir, jā, un pat arī no meditācijas ne tikai, miegs jau ir kāpēc, jā, tāpēc, ka nervu sistēmas ir trauksmēni, mēs nespējam gulēt, bet šeit mēs ar praksēm risinām arī dziļākas lietas sev, jā, risinām blokus, kā šeit arī Baibiņa raksta, ka vairs nejūt to bloku, bet daudz, kas iekšā mums sakārtojas ar sevi šādi strādājot, un tad organisms var būt beigās mieriņā, nervu sistēma var būt mieriņā, un tāpēc arī mēs guļam labāk, tas nav nekāds brīnums. Tas ir vienkārši bioloģiski un fizikas līmenī un ķīmijas, iekšējās bioķīmijas līmenī, tas viss tiešām tā arī sakārtojās un notiek. Un iziesim cauri, jā, vai esi gatavs sādam miegam? Vai esi gatavs sādam miegam? Jā, un tas pirmais solis
Jā, kāds sūtīkšķi, cik superīgi, cik jauki. Es redzu, jā. Jā, jo tas pirmais lēmums, mīļie, sāks mums ar to laiku veltīt sev. Jā, tiešām lēmums, kad es gribu, kad es varu, jo es vienu brīdi biju ielikusi arī aptaujiņu, un kad par tādu, kad, vai tā kā gribu pievienot, es gribu darīt, un bija cilvēks atbildē, ka nav laika priekš sevis vienkārši. Un tas ir bēdīgi, jo tas noved pie tā, jā, pie mūsu izdegšanas, pie mūsu nokrišanas, pie mūsu slimībām. Tāpēc tas pirmais lēmums ir, jā, kad es gribu sev veltīt laiku sev mīļajam un savam vienīgajam ķermenim, jo otru, diemžēl, mums nav. Mums ir vienīgais, mums jātaupa, jālolo. Jā, tā kā jā, ja esi gatavs sādam miegam, pievienojos mums šajā miera telpā un padalīšos arī, ko tas nozīmē, ja, jo sākam šo ceļu uz mieru jau šovakar. Un kurs tātad 10 dienas ir tā vērtība, protams, ir nesalīdzināma lielāka, jo tie visi gadi, ko esmu krājusi, visas pieredzes, kas ir izietas, un tas ir kursi, kuri ir maksājuši vienkārši daudz. Bet tas ir tas, ko es jums gribu tiešām iedot, un arī tā īpašā cena tiem, kas jūs piesakaties un ieiet kursiņā, ja, tad arī vēl ir tāda ļoti, ļoti patīkama, un tie, kas bonusiņi vēl, kas laimes skolā, kas regulārie praktizētāji, tie arī jautājiet man. Tā kā šis ir tas, kas ir, un mīļie, jā, mēs esam izgājuši tādiem ātrākiem soļiem cauri, un ir pienācis laiks dāvanai, kad es arī gribu šo te kursu uzdāvināt. Vienu dāvanu es jau esmu uzdāvinājusi, un Rudīta mums jau ir jau miega kursā, jau no iepriekšējās online kursiņa mums, bet šodien es gribu vēl arī uzdāvināt vēl vienu dāvaniņu, bet pirms tam gan mēs, mīļie, ieiesim mazliet tādā sevi sajušanā, sevi pajutīsim. Pajutīsim sevi, kā mēs šobrīd jūtamies, un iedošu jums tādu mazu praksīti elpai, savai elpai. Un te nu mēs mazliet nosēdīsimies taisni tā, lai mēs pajūtam savu ķermeni, lai arī nekas nekur nekrustojās. Mazliet pajutīsim sevi, mazliet pievērsim acis. Mazu mirklīt tikai, kādas minūtiņas burtiski. Mēs sevi pajutīsim. Un pajūt, kā es šobrīd jūtos. Un es varu varbūt sev iedot kaut kādu tādu vērtējumu, kāds man šobrīd sajūtas arī pašai ķermenī. Varbūt jau es atnācu ar kaut kādu sajūtu, varbūt tagad man ir sajūta, kā es jūtos. Jā, es pajūtu sevi, varu pievērt acis. Un tad es pārnesu savu visu uzmanību uz elpu. Šodien mēs pamēģināsim elpas praksi. Jo elpa mums ir maģisks instruments, ko mums daba ir iedavusi. Pajūtam sevi un tad pavisam vienkārši izdarām tādu īsu ielpu. Un garu. Īsa dziļa ielpa. Un gara. Īsa. Īsa ielpa. Un gara. Un turpina vēl mirklīt šādā elpot. Un pajūt, kā jūtās ķermenis. Varbūt tas jau pamazām atslāpst, varbūt sevi ienāk tāds vairāk miers. Pajūt. Un vēl izdarīs ceļu elpu, tādu ātrāku. Un garu. Un pēlpo, turpin šo savu elpu un pajūt, kā ar katru ielpu. Un izelpu, it kā ķermenis tā kā mazliet nolēnojās, varbūt mazliet tā sajūtiņa tāda savādāk pamainās. Vienkārši vēro, piefiksē šīs savas sajūtiņas, kā tu jūties. Tad mēs izdarīsim, tā kā pēlposim
Ja mēs iztēloties, ka mēs krūtīs zīmējam tādu kā kvadrātu, tad mēs elpojam pa šo kvadrātu, kā virzītos ar ieelpu, ieelposim uz 4, aizturēsim uz 4, izelposim uz 4 un atkal aizturēsim uz elpu uz 4. Zīmēsim tādu kā kvadrātu un ar visu savu uzmanību būsim klāt pie sevis. Pajutīsim sevi mazliet ar visu savu uzmanību. Un sāksim ielpa 1, 2, 3, 4, aizture 3, 4, izelpa 3, 4, aizture 3, 4, ielpa, aizture, izelpa, aizture, ielpa, aizture, un izelpa, aizture, un vēlreiz ielpa, aizture, un izelpa, aizture. Un tad varam sajust savu ķermeni atpakaļ pie sevis, pajust sevi, kā mēs jūtamies šobrīd. Pajūtam sevi. Atgriežam mazliet sevi pie sevis. Pajūtamies. Un varam atvērt acis. Un varat varbūt arī padalīties ar savām sajūtiņām. Varat varbūt, ja gribās padalīties, ierunāt vai ierakstīt varbūt čatiņā. Jā, Lindiņa sirsniņa sūta brīnišķīgi. Tas nozīmē, kad ir labas sajūtiņas. Edīte arī sirsniņa, paldies. Jā, dod vienkārši par sevi manīt, jo šī praksa bija ļoti, ļoti maza. Dzintriņa arī, jā, sirsniņa sūta, paldies. Jo šī praksa bija principā tāds, nevar teikt nekas, bet ļoti, ļoti maza. Maza un tikai elpa. Janīna, paldies arī par sirsniņu, jā. Maziņi, bet jūs jau jūtāt, ja mazliet, un ja tagad atkal ar savu uzmanību ieiet un pavērtēt, ja, vai ir kas mainījies iekšēji, tā. Protams, ka mēs dosimies klātienes, arī ierakstņā būs meditācijas, būs vairāk ieraksti sevis pašsakārtošanai, enerģētiskajā, jo no tā arī ļoti atkarīgs, kā mēs tiešām jūtamies, ja no tā, cik mums ir pieslēgumi dažādi, kāda mums ir informācija iekšā, ko mēs glabājam, sev nesam. Jā, tā kā no tā visa ir, no tā ir atkarīgs arī ļoti, 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 ļoti daudz, jā. Lindiņa raksta maza, bet tik brīnišķīgi harmonizējoša prakse. Jūtu atslābumu un neitrālu mieriņu. Paldies! Jā, paldies, jā, tiešām tā ir, ka tā praksīte ir tāda maza un liekas, ka niecīga, vai ne, bet patiesībā jau šis ir jaudīgs, ja mēs varam ikdienā to jau pielietot, vai ne? Jā. Edīte raksta ļoti viegla sajūta palika lāst, viņa gribas apsikties un čučēt, lūk, vai ne, jūs redzat, mīļie? Jā, ko iedod viena maza elpošanas praksīte, kādu labumu viņa mums iedod, vai ne? Tā kā, jā, tas ir brīnišķīgi. Es gribu arī atstāt par piemiņu šīs atsauksmes. Jā, tā kā, un iedomājieties, kas notiek, ja mēs vēl arī, jo tad ir tā, ka šie stāvokļi arī mēs sevi regulējam, bet ļoti svarīgi tas, ko es teiktu tiešām, ko mēs nevaram šeit paņemt, bet ko mēs kursā darīsim, kad mēs enerģētiski sevi attīrīsim, patīrīsim, noņemsim visu lieko, harmonizēsim, tā, lai mēs esam ilglaicīgāk tajā labajā stāvoklī, ja, tā kā
Tā kā jā, nu tā, brīnišķīgi, paldies, man prieks. Nu tad mēs dosimies, mēs esam padarījuši mazu darbiņu, un tad es atkal uzlikšu to ekrānu mums kopīgoties. Jā, es domāju, ka es viņu uzlikšu, lai viņš mums tur foniņā ir. Vai arī, ne, man vajadzētu sevi droši. Es uzlikšu mazliet vienkārši, lai jūs redzat tā tad, ja, kad tie, kas mēs esam šeit, mīļie, tie, kas mēs esam šeit, tāpēc man ir tāda bļodiņa, mana skanošā, un kur ir pilna ar lapiņām, mīļie, tie visi, kas jūs, kaut kas neizpīt ārā, visi, kas jūs esat aizpildījuši savu, tā kā anketiņu, ja? Un tad es izvilkšu vienu, un būs dāvaniņa tiešām pilnīgi bez maksas 10 dienas šajā kursā būt, plūst, piedalīties, saņemt visas enerģētiskās prakses, visu attīrīšanu, harmonizēšanu, visu par uzturu, visu par to, kā mēs iekārtot, kā būt, kā gaisma, kā tumsa, kā plūst, ko darīt, kā sevi uzturēt, atbalstīt. Tā kā, lūk, tad es gribu, vienam tiešām izlozēt šo te, izlozēšu, un tā, es ceru, ka jūs mani redzat, vai arī man vajadzētu uzlikt lielāku ekrānu. Es varbūt varu, ja es varu, mēs esam lielāki, mēs esam visi lielāks, es tā jūtu, tad, jo man gribās arī tā, lai mēs redzam, fokus ir uz nezinu ko, jā, tā, lai mēs arī redzam un esam tādā. Nu tā, tad es vēl izvilkšu vienu liņās. Tikai tie, kas ir klāt, ja tātad, ja es izvilkšu to, kas nav, tad es vilkšu vēl vienu, ja? Tā kā es izvilku rekur, vilku savu bļodu. Un kas ir rakstīts, paskat, Janīna, jūs laikam rādās otrādāk. Janīna, super, jūs prieks redz, lūdzu, ka jūs atbalstat, super, jā. Super, Janīna, lūk, tev ir tas, es zinu, ka tas tev ļoti noderēs, par cik jūs arī gribat divatā kursā ienākt. Tad, lūk, šis tev pilnīgi visums tev ir iedevis brīvbiļeti. Nu, lūk, cik brīnišķīgi tas ir, jā, tā kā šajā kursiņā. Un, jā, ienākot arī kursiņā, tad, jā, kā tad mums notiek tā ienākšana? Es pastīšos, kas man ir, sāda miega kursā. Teikšu paldies, ka veltījāt laiku sev un kā nonāk tā ienākšana. Es ielikšu grupiņās un es nosūtīšu arī saiti, kurā tad var pieteikties. Nu, tā kā apmaksāt to apmaksu. Un tiešām es aicinu šovakar to izdarīt par vēl, kamēr ir laba šī cena, vislabākā. Tāpēc, lai jūs jau esat iekšā, jo mums tikai aizies tiešām rītdien tā ieriktējoties, iekārtojoties, pašiem noskaņoties, tāpēc ir svarīgi to izdarīt šovakar, lai jūs jau noskaņojaties, lai jau esat jau tajā procesiņā iekšā, un lai vienkārši tad, kad jau ir 15. datums klāt, tad var mierīgi sākt un no rīta jau darīt jau doties šajos procesos. Ja vēl ir kādi jautājumi, varbūt arī tad, ja ir kas jautājums, tad arī siltu gaidu jautājums. Tagad ir tas brīdis, kad mēs varam ko izrunāt, parunāt, un es vēl paskatīšos, mums ir kāda minūtiņa laika, paskatīšos no tā arī, ko jūs man rakstījāt, ko vēlētos saņemt, jo man gribējās tiešām atbildēt uz jūsu jautājumiem un atbildes, kā nomierināt prātu, tātad, atbildot uz šo, tad ar praksēm, bet prāts arī nomierinās, arī uzturs, tur ir ļoti jānosvara vide, faktiski viss, atbildot uz šo visu, ko mēs arī runājām, kā ātri un viegli iemigt, īpaši, ja pamodies naktī. Tad ir tā īpašā elpa, bet šovakar mēs arī var šo te kvadrāta elpot arī, kursā mēs ņemsim īpašo tehniku, īpašo elpu, kas ļoti harmonizē, bet var arī šo te praksīti darīt jau, tā kā tas ir tas, kas naktī palīdz, iekšējā motivācija kaut ko mainīt savā ikdienā, kur to, es ceru, ka jums varbūt šis te tiešām iedot tādu vismaz redzējumu, tādu, kad ir varianti, mēs varam mainīt, un
Un tad, ja mums ir miegs, un tad jau izgulēts, un tad, ja mēs esam enerģiski, tad jau mēs visu varam paši paveikt un izmainīt, vai ne? Tad mums ir tas mūžums un iekšēja enerģija. Šeit arī būs vēl, tur dažādi tā aspekti būs arī, mēs jau arī ķermeņa līmenī iesim, orgānu līmenī skatīsim, tā kā viss ir saistīts, man šīs te zināšanas ir plašas, un jā, kā ātrāk aizmigt, konkrētas darbības, kuras palīdz, kā labāk gulēt. Jā. Nu tā, jā, pamatā. Visu esam it kā izgājuši tādos lielos vilcienos, un ja vēl kāds jautājums, jā, tad arī jautājiet. Jā. Līdiņa raksta, man meitiņa ieritinājās blakus un saldi jau aizmiga. Jā, ziniet, kā ir, trauksmainie bērni, nemierīgi, tie, kas nemācās, tie, kas kašķējās, tie, kas tad, kad mammas, īpaši mammas, jā, tēti arī, bet mammas, jo tie bērni līdz tiem 11 gadiem, šobrīd kurš ātrāk, kurš vēlāk, ja, bet īpaši visi mazie bērni, pilnīgi noteikti, visi bebīši, absolūti, visi ir mammas laukā, enerģētiskajā laukā. Ja mamma ir trauksmaina, mamma neguļ, mamma nemierīga, mamma ir nogurusi, tas viss bērnā spoguļojas, to viss bērns jūt. Un nevajag sākt ar bērnu ārstēšanu vai zāļošanu, bet vajag jo bērni slimo tad vienkārši, tāpēc es to saku, jo bērniem uzreiz imunitāte un viņi uzreiz viņu veselībā tas atspoguļojās, bet sākam ar sevi, tiešām ar sevi, ar savu iekšējo mieru, ar savu miegu, ar savu sakārtošanu, jā, un bērniņš to jūt, lūk, čau, jā, vai ir kāds konkrēts magnija preparāts, kuru varat ieteikt? Man ir magnija preparāti, jā, kurus es pati lietoju ikdienā, bet man viņš ir korāla magnēzija, un tas ir, tur ir iekšā organiskā veidā sabalansēt, tā, ka tiešām viņš arī ļoti labi darbojas. Svarīgi ir organisko. Ja vēl interesē, tad par šo te var jautāt atsevišķi smalkāk, jo es pat arī darbojos ar šiem te auga ekstraktiem un ikdienā lietoju, jo kursā es vēl stāstīšu par citām savām nebūšanām, jo dzīve jau ir dzīve, ja šeit es vienkārši nepaspēju, mums jau laiks ir arī beigt, bet ir viena arī tāda lieta, kura miegu arī ietekmē, kuras bija nesen vēl atkal nonākusi tādā arī stāvoklī, ka naktīs modos augšā un kā es to sarisināju, bet par to mēs tiešām kursiņā runāsim un tas ir saistībā ar ķermeni, jā, tā kā es ar šiem te, arī augu organiskajiem visiem strādāju arī pati, tā kā, un es arī dalos, ja kādam vajag, tā kā, ja vajag, tad jautājiet īpaši, un es jums padalīšos, parādīšu, kur tas ir, un kā var nopirkt, jo visu kā ir daudz, bet tas, nedara, vajag tādu, kas darbojās, ko organisms var paņemt sev pretim, uzsūt, jā, un kas ir tiešām iedarbīgs. Tā kā es jums saku, mīļie, paldies visiem par šo kopā būšanu. Es priecājos, ka es varēju jums nodot savas pieredzes zināšanas, mazu kripetiņu no tā šobrīd, un es ceru jūs sastapt miega kursā un būt šajā plosmiņā kopā un jau mainīt, darīt lielo svētīgo darbu, ne tikai miegam, bet arī pašai dzīvei, ģimenei, jo daudz kas no tā mums mainās apkārt, ļoti daudz kas mums mainās. Visi mūsu dzīve patiesībā no tā mainās. Paldies par jūsu sirsniņām, mīļie, paldies, jā, es redzu tās, jā, paldies, un es tad arī apturu ierakstīšanu. Jā, paldies, jā, lūdzu, Cintriņ. Paldies par jūsu paldies un sirsniņām.